Kino kā jaunas kultūras mēdījis savas tapšanas laikā 20. gadsimta sākumā kļuva par literatūras uzkrāto vērtību pārmantotāju un uzturētāju. Taču kino arī šķietami apdraudēja literatūras formālos mākslinieciskos pasaules attēlojumu sasniegumus. Respektējot Jurija Lotmana domu par kino un literatūru kā divām atšķirīgām komunikatīvām sistēmām, kino attiecības ar literatūru var skatīt kā salīdzinoši jaunas komunikatīvās sistēmas draudus, izjaukt ierastās komunikācijas formas. Un pēc kultūras teorētiķa Žila Delēza domām kino patiešām arī ieviesa jaunu komunikatīvo pieredzi sabiedrībā. Šaurā nozīmē jauna komunikatīva pieredze kino ietekmē izpaužas kā kinematogrāfam raksturīgu elementu ieviešana literārā tekstā, jeb literārais kinematogrāfiskums. Par literārā kinematogrāfiskuma, literārā kinematogrāfiskam elementiem, piemēram, var uzskatīt šādus kino pasaulē piederīgi tēli, alūzijas un reminiscences, uz filmām gan realitātē, gan autora fantāzijā dzimušiem kino tēliem un darbiem, kas tiek attiecīgi arī marķēti kā kino pasaulē piederīgi. Un arī otra puse šiem elementiem ir literārā scenārija vai režisora scenārija elementi vai to stilizācija literārā tekstā, kas izpaužas kā grafiski marķētu plānu maiņa vai otrādi nekustīgs skatu punkts, arī aprakstāmās situācijas dalījums kadros un ainu montāžu. Un visbeidzot, kāda ir šādu literāri kinematogrāfisko elementu pamatfunkcija tekstā? Visbiežāk autors apzināti izvēlas šos tēlus un vēstījuma paņēmienus, lai panāktu dinamiku, noteiktu noskaņu un, protams, pievērstos maģiskajai kinomākslas pasaulē, kas būtībā ir 20. gadsimta progresa iemiesojums. Kinomākslē joprojām raksturīgi noteikti tēli un klišejas, un ar to saistītie tehniskie elementi galvenokārt ir noteikta laika, noteikta vēstures posma parādība. Ja literārā darbā parādās kinoteātra tēls vai konkrētas filmas nosaukums, ko skatās varonis vai tam līdzīgi, tas var liecināt par galvenā varoņa pasaules redzējumu un piederību sabiedrības masām, piemēram. Visbeidzot, jāatzīmē, ka literārā kinematogrāfiskuma elementu izpētes nesniedz priekšstatu par kino ietekmi uz konkrētu rakstnieku vai literāru darbu, jo teorētiski kino, protams, ir ietekmējis visas mūsdienu kultūras jomas. Kino pats ir kultūras joma. Taču par spīti kino ietekmei konkrēti nosakāmi kinematogrāfiski tēli literatūrā neparādās nemaz tik bieži. Vismaz tie netiek marķēti kā kinematogrāfiski, un tad tie arī netiek par tādiem uzskatīti. Nereti tie ir tikai laikmeta dekorācijas, bet parasti apzināta autora izvēle, kas kalpo sižeta vai šaurām idejiski simboliskajām vajadzībām. Šādi piemēri var būt ļoti ērti ieraugāmi vienas sērijas darbu klāstā, īpaši, ja šī sērija būtībā aptver ne tikai vienas valsts vēsturi, bet arī kinomākslas tapšanas vēsturei svarīgo 20. gadsimtu. Katras sērijas darbs pieder noteiktam 20. gadsimta posmam, kas atbilst arī kinematogrāfa attīstības fāzēm. Izdevniecības dienas grāmata sērijas Mēs 20. gadsimts. Mēs Latvija 20. gadsimts romāni ir lielisks piemērs tam, kā valsts, nācijas, kultūras parādības, komunikācijas sistēmas vēsturi saskars arī ar individuālu rakstnieku pieeju un komunikatīvo pieredzi. Šīs sērijas darbu klāstā literārā kinematogrāfiskuma elementus var droši analizēt vismaz 5 darbos. Tie ir Osvalda Zebra Gaļu kalna ēnā, Bereļa Vārdiem nebija vietas, Bankovska 18, Manfeldes Virsnieku sievas un Laimas Kotas istaba. Sākot chronoloģiski no attēlotā laika. Osvalda Zebra romāns Gaļu kalna ēnā attēlo 1905.–1906. gada noskaņas Latvijas teritorijā, un autors sižeta veidošanai izvēlējies krimināla romāna cienīgus paņēmienus. Galvenais varonis Rudolfs Reiznieks vecrīgā nolaupa bērnus, ieslēdzas ar viņiem viesnīcas numurā un raksta savdabīgu grēksūdzi. Atmiņas par dalību 5. gada nemieros. Otrs romāna vēstītājs ir visu zinošais autors, kas stāsta par 6. gada noskaņām pilsētā. Zebra romānu ir ietekmējis, bez šaubām ietekmējis Alberta Bela darbs Saucē balss,
kuru kā nozīmīgu 5. gada notikumiem veltītu tekstu būtu grūti ignorēt tik vienam rakstniekam, kas pievēršas šī laika posma atspoguļojumam literatūrā. Bela Ādolfu Karlsonu un Zebra Rudolfu nemierniekam viņus abus vieno raksturīgā asā novērošanas spēja, kas raksturīga nemierniekiem. Bela darbā šī gandrīz ir mehāniska spēja tvert notiekošo vizuāli un protokolēt scenārijiem līdzīgā atmiņu pierakstā. Un tā parādās īpaši bīstamos apstākļos, kad Bela varoni pratina vai kad viņš bēg no aģentiem. Zebra romānā šādas galvenā varoņa spējas parādās galvenokārt romāna pirmajās lapas pusēs, iepazīstinot lasītāju ar 6. gada vecrīgas noskaņām. Tas ir mirklis pirms Rudolfs nolaupa bērnus, un viņa uzmanība ir ārkārtīgi koncentrēta. Puskrēslā stāvošais cilvēks ar prieku atskārš, ka šovakar ir pamatīgi vērīgs. Nogurušās acis gluži vai ieguvušas spēju attēlu palielināt, līdz sīkām detaļām sasmalcināt. Citāta beigas. Arī autors it kā novēro savu Rudolfu no attāluma, dažreiz kā ar nekustīgi fiksētu kameras aci, kurai ir pieejams tikai tas, kam trāpa gaisma vai ko neslēpj ēku nišas. Citēju, no spoži izgaismotās Jārmarkas puses viņu neredz. Vīrieša tumšais stāvs ir teju izzudis vienā no katedrāles sānu nišām. Vairāki pajūgi pat jau atkal pietur, kungi pasniedz cimdotas rokas dāmām, izcer no kamanām dažāda vecuma bērneļus, tie skriešas metas uz izrotātas egles un saldumu galdu pusi. Tātad novērojums ir ļoti koncentrēts, nekā lieka, nekas vairāk par to, kas redzams. Šajā ainā tiek attēlots tikai tas, ko var redzēt ar optisku ierīci un kas atbilst tādu apstākļiem. Konkrēti tās ir gaismas un tumsas attiecības, reizēm arī krāsas, vai to nodilums, spilgtums, cilvēku figūra apģērbs, izmērs, vienkāršākās kustības un pārvietošanās ātrums. Tad redzētais tiek samontēts vienā teikumā vai mazos atsevišķos. Reizēm tas nav tikai tālais plāns, bet arī tūplāni, kas nomaina viens otru, citēju. Veča skatiens cieši pavada atnācējus līdz pat nomaļākai pārdotavai, kur tie pie laimes sakas sastopas vēl ar kādiem. Vērīgās acis pamana krietni apdilušu, savulaik sarkanīgu koka zirgu un maza auguma karuseļu vīru, kurš sagaidījis 2 pēdējos pasažierus, sāka lēnu riņķa gājienu, tad pieliek soli, maza meitene skanīgi iesmējas, sīkts cimdiņš māja, zirgi uzņem ātrumu, večuka velteņi pāriet vieglā skrējienā. Kritikā Zebra romāna vizualitāte tika ievērota un, piemēram, Bārbela Simpsona to dēvē par autora radītajiem diapozitīviem. Tomēr romānā dominē visu zinošais vēstītājs, tāpēc pirmajām literāri kinematogrāfiskajām romāna ainām arī īsti neseko turpinājumus tālākajā romāna struktūrā. Turpinot skatu uz sēriju, visspilgtākais kinematogrāfiskuma piemērs, protams, ir Gunta Bereļa romāns Vārdiem nebija vietas. Tas veltīts 1913. 16. gada notikumiem. Iespējams, tas ir notikumiem Ventspilī un citur Latvijā. Iespējams, tas ir darbs, kas kinematogrāfiskumam un kino kā mēdījam, kā tā filozofijai pievērš lielāko uzmanību nekā jebkurš cits teksts latviešu literatūras vēsturē. Tāpat kā Osvalda Zebra romānā, arī Bereļa darba pirmajās lapas pusēs raksturīgi parādās šīs ainas ar dinamiskajiem kadriem, tiek tēlota pilsēta, tuvie un tālie plāni mijas, lakoniskiem līdzekļiem tiek attēlot iemītnieki. Nocitēšu. Milzuma daudz sieviešu tumšās, viduklī iežņauktās kleitās un cepurītēs, kas apķibinātas ar spalvām, mākslīgām puķēm un visādi izlocītām lentēm un lupatiņām. Kungi garos svārkos un katliņiem galvā, pa vidam maisījās pastelnieki. Sparīgi aizslāja pasniegs formas tērpā, ar ādas somu plecā uz Zvanu ielas stūra grozījās Gorodovojs, ar kreiso roku piespiedis sirģi pie treknā augšstilba, pretī divriču apkaltos riteņos pret bruģi dārdinādams stūmās Marožņiks aplicis nosmulētu priekšautu, kura apakšmala vazājās pa zemi, cēli saslējies,
Mirdzinādams spožās pogas un uzšuvas uz piedruknēm ar kundzi zem rokas aizsoļoja jūras kapteinis, formas cepuri galvā, 2 zaldāti no pils puses un tā tālāk. Tas viss ir viens teikums, un visi šie tēli tiek atdalīti. Tēli un detaļas tiek atdalīti tikai ar komatiem. Recenzijā par grāmatu Ieva Plūma šādu ainu dēļ ir arī rakstījusi, ka romāns nešķiet monotons, jo ir iespēja skatīt to, kas notiek, kā jau kino. Tas man likās zīmīgi. Tomēr kino Bereļa romānā iegūst daudz lielāku nozīmi nekā jebkurā citā no vēsturisko romānu sērijas darbiem. Kino te ir laikmeta emblēma, simbols, lai gan pats par sevi kino nav šī romāna centrā. Kino mākslas ienākšana literatūrā tekstā notiek romāna pirmajā daļā, un kino motīvs veido priekšstatu par galvenā varoņa un viņa tipāžu vietu sava laika pasaules ainā. Bereles kino motīvu ir centies iekļaut sižetā maksimāli dabiski, realistiskās detaļas, kultūras zīmes un agrīnā filmu uzņemšanas procesa rekonstrukcija ir plaša un detalizēta, kas to dara īpaši vērtīgu un unikālu literārā kinematogrāfiskuma aspektā. Līdzās kino tematikai autors pievērš uzmanību arī citiem tehniskā progresa aspektiem, sākot no sabiedrisko pakalpojumu jomas un sieviešu emancipācijas līdz pat lidaparāta attīstībai, tomēr tieši kinematogrāfiskuma attiecības ar īstenību romānu pirmo daļu dara programmisku un analīzē interesantu. Bereļa teksts ļauj skatīt tajā skartos kinematogrāfiskuma jautājumus vairākos aspektos, ko es esmu iedalījusi tādās trijos duetos ar kino un individs, kino komunikāciju un kino un morāli. Paldies Dievam, pirmā romāna daļa absolūti ļauj darīt to, ko es tagad darīšu. Kino un individs. Galvenais varonis, jeb antivaronis ir Rudolfs Tušs, latviešu galdnieks, kurš peļņas meklējumos ir ieradies Ventspilī, un gandrīz vai pirmajā dienā tiek noalgots par kādas melodrāmas filmēšanas grupas tehnisko darbinieku. Līdzās galvenieka pienākumiem Rudolfs iepazīst arī aktiermākslas elementus un kino aparāta darbības principus. Viņš ir arī liecinieks tam, kā diskusijās un strīdos top filmas scenārijs un sižets, cik vainīgas ir dekorācijas un cik spontānas ir mākslas darba idejas. Iekļūšana mākslas darba radīšanas haosā paradoxālā veidā padara Tušu par vienu no savā laikā retajiem mākslas tehniskā progresa lieciniekiem. Un tomēr skaidrs, ka kino pasaule ir teju maģiska un noslēpumaina. Tā pieprasa īpašu aparatūru un finansiālus līdzekļus, jo, piemēram, kinematogrāfa ierīkošana Tuša mājās, kā viņš to ļoti vēlētos un vēlāk romānā pāris reizes uzsver iedomājis. Tas viņam var būt tikai sapnis, un uzreiz pēc kara sākšanās Tušs tātad paliek šai mākslas pasaulē svešs, lai arī ar to diezgan tuvi iepazinies. Būtībā agrīnais kino vēl uzrāda un akcentē to, ka arī demokrātiska māksla nevar uzņemt un pāraudzināt individu. Savukārt autoram mazizglītotā, pat primitīvā un tomēr apķirīgā Tuša vērīgais skatījums uz agrīno kino pasauli, arī objektīva neizpratne par kādiem mākslas veidošanas procesiem, tas viss ļauj plaši un detalizēti rakstniekam un mazāk deklaratīvi pievērsties oriģinālā temata izvērsumam romāna pirmajā daļā. Kino un komunikācija. Neskatoties uz acīm redzamo atšķirtību no kino pasaules, Tušu var uzskatīt gan par kinematogrāfisku, gan par akinematogrāfisku simbolu. Tuša kinematogrāfiskumu akcentē viņa pieņemtais mēmums, jeb atsacīšanās runāt, jo arī šī laika kino tehniski ir mēms. Savukārt Tuša kinematogrāfiskumu var skaidrot ar viņa atsacīšanos iekļauties narratīvajās konvencijās, uz kurām, kā apgalvo kinoteorētiķis Žils Delēs, balstās mēmās filmas. Šī varoņa kinematogrāfiskumu un akinematogrāfiskumu vieno tas, ka Tušs jebkurā gadījumā ir antivaronis. Viņa eksistence balstās uz normu noliegumu, īpaši tad, kad viņš alkohola mākslas, seksuālu uzbudinājumu vai cita veida afekta stāvoklī gatavs pārkāpt morālas normas, nogalināt, izvarot, laupīt. Turklāt, ja sākotnēji rodas vēlme skatīt Tušu kā potenciālu mēmā kino aktieri, kam varbūt arī nebūtu daudz jāizlieks par mēmu, patiesībā viņš ir ļoti slikts aktieris, ko zīmīgi arī pats autors norāda kādā nelielā epizodē, ka Tušs ir spiests izskaidroties ar izmeklētāju un pakļauties vismaz minimālām narratīva koncepcijām, aktīvi žestikulēdams un veidodams stāstu.
Citēju. Tušs vairāk kārt pamāja, savilka, kā viņam pašam likās žēlīgu grimasi, saķēra seju rokās un mēģināja parādīt, cik viņam ļoti sāp un cik viņš bezgalas atrieks par negadījumu. Pēc tam pabakstīja ar pirkstu pret debesīm, pieskārās acīm, tak tumsa bija, nekā nevarēja redzēt, un pieliecies viļņveidīgi ar plaukstu parādīja, cik ļoti nelīdzenas ielas ir Ventspilī. Vēl nošķobīja lūpas un nogrozīja galvu, pilsētas tēvi diezko negādā par iedzīvotāju ērtībām. Citāta beigas. Šis Tuša tēlojums, kas ir viens no izvērstākajiem viņa stāstījumiem romānā, stāstījumiem citai personai, norāda, ka patiesībā šis nežēlīgais un primitīvais antivaronis ir spējīgs vienīgi uz komiskas pantonīmas tipa mākslu, un pat ne uz memo kino. Trešais pāris kino un morāli. Tātad iekļūšana kino pasaulē aizrauj Tušu, kino ļaužu izturēšanās pret melnstrādnieku ir demokrātiska, draudzīga, aicina uz skrogu, aicina uz citām izdarībām un viņam visu piedod. Un tad šīs draudzības procesā kļūst nepieciešams arī, domājams, glabāt arī kāds noslēpums, kas konkrēti romānā, manuprāt, ir tāds neizvērsts, bet Berels to ļoti rūpīgi, ļoti smalki izdara, ka pēc Tuša nogalināšanas viņam pazūd cepure, un tad atnāk uz darbu bez cepures, bet ir skaidrs, kāpēc, jo izmeklētājiem rokā viņa cepure tajā brīdī atrodas, un kino ļaudis viņu nenodod, lai gan aizdomas varētu rasties. Un Tušam top skaidrs, ka kino cilvēki var brīvi kāpt pāri morāles robežām. Viens no šādiem kino grupas noslēpumiem ir arī kopīgais nelegālais pornofilmas seans, kas iezīmē jaunās mākslas un tehniskā progresa dualismu. Pa dienu tātad viņi rūpīgi veido potenciālu dišpārdokli impērijas līmenī, melodramatisku kino stāstu par kādas ebrejietes nelēmīgo mīlestību, arī tādēļ, ka ebrejiem vienmēr jācieš, un viņi visi lielākoties viņiem gribas just līdzi, un tāpēc visi nāk skatīties. Bet vakarā tad viņi skatās primitīvu pagrīdes līmeņa franču pornofilmu ar mūkiem un muķinēm galvenajā lomā. Tieši pēc pornofilmas seansa, kas romāna lasītājiem kinematogrāfiskas alūzijas veidā tiek izstāstīts kopā ar Tuša atmiņām, asociācijām un gadsimta tehniskās iespējas slavinošo sarunu un neierobežoto uzdzīvi traktierī, ko piedzīvo Tušs. Galvenais varonis to visu vienā vakarā piedzīvojas, pirmo reizi nogalina cilvēku. Var domāt, ka šādi kinematogrāfiskums kā jauna veida domāšana Bereļa romānā saskaras ar morāles jautājumiem. Vai kino var būt katalizators pārcilvēka idejai, kas netieši iemiesojas tādos kā Tušs kopā ar apziņu par citiem progresa sasniegumiem. Un jāsacina, ka kino iespējas uz Bereļa romāna galveno varoni iezīmē kādu būtisku māksliniecisku īpatnību, kad kinematogrāfiskuma elementi kāra un klejošanas dēļ pazūd no Tuša dzīves. Varoņa atklāsmē paliek tikai stihiski un diezgan primitīvi simboli, pulkstenis, ko varētu uzskatīt par laika simbolu. Tas ir vienīgais priekšmets, ko Tušs nevar salabot un pie kā viņš, manuprāt, arī netiek beigās, kā pie laupījuma. Tad ir uguns, kas Tušu fascinē vairāk nekā kinematogrāfs, un viņš labprāt kaut ko dedzina. Un, protams, šujmašīna, kas paliek Tuša rokās, kad viņš pēdējā romāna ainā vēl ir mirkli dzīves, un tā jau ir tā kā Tuša eros un Thanatos iemiesojums. Bet kinematogrāfisks neviens no šiem tēliem īsti nav. Un Potences. Potences literārā kinematogrāfiskuma elementu funkcionalitātē parādās arī sērijas nākamajā romānā, kas veltīts 1917. 18. gada notikumiem Paula Bankovska 18. Romānu ievada īsts stāsts par mūsdienās vasarnīcā atrasto digitālo fotokameru. Aparāts ir izlādējies, tomēr vēstītājs spēja no atmiņas kartes iegūt dažus noslēpumainus fototēlus un pat vienu īsu video. Romānu veido divi vēstītāji, 1917. gada dezertieris, kas savā laikā vēl nav pat pārliecināts par Latvijas neatkarības nepieciešamību, un mūsdienu vēstītājs, kam līdz šai apziņai arī jānonāk, bet citā veidā.
Abi laiki tiek saistīti tikai ar nosacītām idejiskām saitēm, bet noskaņoja autors ievieš seriāls detaļas, neskaidrus apveidus kāda svešinieku uzņemtajās fotogrāfijās un 33 sekundes garā video, kas, citēju, filmēts nepietiekamā apgaismojumā, vējainā laikā, vakarā, pelēki melni graudēnajā attēlā, tikpat kā nekas nav saskatāms, dzirdams spēcīga vēja brāzmas, kas iepūš tieši kameras mikrofonā un vēja šalkoņa koku zaros. Uz priekšu virzās pats filmētājs. Pēdējā sekundes desmitdaļā tieši attēla centrā kaut kas spoži uzip, tomēr gaismas avotu nevar pagūt saskatīt. Tas būtībā arī viss, kas ir par šo video zināms romānā. Vēlāk šī pati tumsa atkārtojas, ritmizējas, tā ienāk 1917. gada Varoņa dienas grāmatas pierakstos. Viņš to kaut ko līdzīgu redz Latvijas valsts proklamēšanas vakarā, kad pa esplanādi klejo dažādos laikos mirušo bērnu, sieviešu un viņa cīņu biedru rēgi. Pats interesantākais. Labi, 3 minūtes var. Es domāju, man neatļaus organizēt. Jūs varētu papildus secinājumus nolikt? Es minēšu ātrumā par to, ka es apskatīju pornogrāfiju, bija arī Manfeldes romānā Virsnieku sievas, kur viņa diezgan morāli skata to, kā vīriešu atkarības un narkotiku analogu. Un ļoti interesanti, ka tas ir video salons, kur tiek norādīta pornogrāfija 90. gados. Un tad, attiecīgi, Lēmai Kotei 80. gadu otrajā pusē arī ir video salons, tikai komunālajā dzīvoklī. Un viņa atkal skatās, kā jau mēs zinām, izklaidējoši uz erotiku. Un ļoti interesanti, ka viņai vispār kinematogrāfiskums, Lēmai Kotei kinematogrāfiskums nav. Viņš ir diezgan bieži parādās, bet tikpat labi kā neko nenozīmē. Un tas ir viens no piemēriem, ko es gribēju salīdzināt ar Bereli, bet pieņemsim. Un secinājumi varētu būt šādi. Skatot sērijas darbus literārā kinematogrāfiskuma elementu aspektā, priecē fakts, ka vismaz pusē no pagaidām iznākušajiem sērijas darbiem kino un kinematogrāfiskas pasaules redzējums ieņem redzamu vietu. Tas nozīmē, ka autori ir tvēruši gadsimtu, ņemot vērā gan specifiskas kultūras detaļas, gan masu kultūras lielo nozīmi un iespaidu. Bieži vien tas netiek ievērots. Šo autoru darbos kino galvenokārt ir laikmeta zīme, īpaši, kad kinematogrāfiskums vēsturiski no kinoteātru ekrāniem pārceļo arī uz mājas videoaparātiem un, protams, kad attīstības augstāko pakāpi piedzīvo televīzija. Īpaši literārā kinematogrāfiskuma sasniegums ir kino iekļūšana 20. gadsimta simbolu rangā. Tomēr svarīgi, ka literārā kinematogrāfiska elementi arī uzrāda katra rakstnieka individuālo stilu, morāles izpratni, un, protams, romāna idejisko spoguli un, tā teikt, smago darbu pie sērijas darba. Paldies!